Tā, labrītu, puišmeitenes, braucam uz stādu audzētavu. Stila mājai vajag kaut kādus zaļos skuju krūmiņus, kociņus, tādi, kas cauru gadu zaļos. Jā. Lūk, un vienam pazīstamam puisim pieder audzētava pie Jelgavas. Kā viņu sauca? Laikam EI varētu būt, ka saucās EI stādaudzētava vai kaut kā tā. Lūk, tā kā braucam izvēlēties. Nu jā. Braucam. Nu lūk. Tā. Tie reizes parādīšu, kur es kādreiz dzīvoju. Tad, kad bija padomju saimniecība Lielupe, jā, tad šitā bija Dumbrāju ferma. Šeit vēl palicis ir staps. Jā, no tiem laikiem tātad Dumbrāju ferma, kur audzināja teļus, buļļus. Lūk, un es biju piedzīvojis arī tos laikus, ka šitas ceļš bija bez asfalta, ka bija tikai šķembots. Tā, kad vecāki nopirka māju 80. gadu vidū vai kad. Vot, un pēc tam šito uztaisīja asfaltu. Nu, reku mana māja. Protams, jaunie saimnieki ir apbūvējuši visu, bet reku mana taisītā sēta 90. gados, rekur. Vot, es pats te taisīju. Vot, šitie stābi ir tēka mūrētie, reku mana sēta. Vot, šiten tas bija mūsu īpašums. Tā kā, labi. Jā. Šita ir pagājusi, nu jā, šitas ceļš ir uz padomju saimniecību Lielupi, kur kādreiz jaunības dienās varēja 11-gadīgi puikas iet, varbūt arī meitenes, varēja iet uz saucamo lauku brigādi. Lauku brigādē varēja iet strādāt. Lūk, un es pa šito ceļu līdz ciemata centram bija tie kaut kādi 3 kilometri un nācās citreiz, kad beidzās kādi darbi, nācās ar kājām nākt mājās. Citreiz tika ķertas kādas mašīnas, kas brauca vietējie šoferīši un tad tur balsots un kaut kā tā, puišmeitenes, tā kā te ir pagājuši interesanti gadi. Te no šitās mājas, ko es tikko rādīju, es 86. gadā mani paņēma kara komisariāts un piedāvāja apguldē nolikt šofera tiesības. Protams, es piekritu, nu, bet nezināju, ka tas viss odīs pēc afgāņiem, jo mani apguldē pavelti pabeidzu tos šofera kursus un dabūju tiesības un, teiksim tā, tiku sagatavots un 87. gada maijā, kā iesauca, tā arī armijā tā tiku uz afgāņiem, lūk. Tāpēc šite pagājis ir, nu jā, un padomju saimniecība Lielupe, tie bija 80. tur līdz tiem 6. jā, kāds 83, 4, 5, kaut kā tā, puišmeitenes, labi. Tā kā tādas mazas atmiņas par lūk, un šitien te klases biedrene dzīvo, arī ir stāda audzētava, ne, bet puķis, redziet, visa siltumnīcām pilns, un mana klases biedrene te dzīvo ar savu vīru un ģimeni.
Nu, lūk, reku straujais līkums, un tūlīt mēs būsim pie puiša, pie kā mēs braucam. Nu, rekur EI dārzi, jā. Nu, rekur mums ir EI dārzi. Tā kā puišu meitenes esam klāt. Rekur mēs esam EI dārzos. Brauksim skatīties, kas te notiek. Brauksim apskatīties, kas te notiek. Tā. Nu, lūk. Tā. Redziet, kā mums te ir EI dārzi. Tā kā puiši meitenes esam klāt, iesim iekšā skatīties, ko var izvēlēties, jo gribējās kaut ko tādu, kas cauru gadu zaļos, kaut kādu skujveidīgo šito brīnumiņu. Kaut kādu skujveidīgo kaut ko, jā. Nu, lūk, tā kā esam klāt.